21. septembrī Daugavpils novada dienu ietvaros svinīgi atklāta Višķu stadiona vieglatlētikas arēna. Atklāšanā piedalījās vieglatlētu komandas no Bikernieku, Birznieku, Kalukas, Naujienas, Lāču, Silenes un Skrudelienes pamatskolas, Medumu, Salienas, Sventes, Vaboles un Špogi vidusskolas, kā arī komandas no Ilūkstes, Vārkavas un Zilupes novada. Stadiona atklāšanas svētkos uzrunas vārdus teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. Stadionu iesvētīja Višķu Romas katoļu draudzes prāvests Andrejs Aglonietis. Šodien man, protams, ir prieks par to, kad mēs varam atklāt šo jauko vieglatlētikas arēnu, kur celiņš ir tiešām ļoti brīnišķīgs, jo to jau ir novērtējuši arī mūsu olimpisko spēļu dalībnieki. Un es domāju, arī mūsu šodien skolēni šo stadionu būs novērtējuši. Un novada domes deputātiem, protams, ir šodien ļoti liels gandarījums un prieks ir par to, ka ir iespēja šodien mums pašiem sportot. Un es domāju, nākotnē mēs varēsim uzņemt arī tādas nopietnas sacensības. Stadions tika rekonstruēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Novada sportistiem profesionālās karjeras izaugsmei šis ir nozīmīgs objekts. Rekonstruēta un aprīkota ar nepieciešamo sporta inventāru arī komentētāju ēka, kas turpmāk nodrošinās kvalitatīvu pasākumu organizēšanu un tiesneša darbu. Arī sporta atbalstītājiem ir ierīkotas jaunas un ērtas skatītāju tribīnes. Stadiona rekonstrukcijas darbus veica būvuzņēmējs SIA Latvijas energoceltnieks saskaņā ar SIA Arhis izstrādāto būvprojektu. Šis projekts bija diezgan liels izaicinājums gan novada domei pieņemt šo lēmumu, uzsākt šāda veida projekta realizāciju. Te jāsaka, jau daudzreiz ir uzrunāti novada deputāti, kad tika šis lēmums atbalstīts. Un mūsu nodaļa strādāja pie šī projekta sagatavošanas un arī ieviešanas. Jāsaka tā, ka kā pie šī projekta strādāja tiešām, var teikt, šobrīd jau redzot rezultātus profesionāli cilvēki, tad rezultāts ir redzams un stadions ir gana labs, kas ir novērtēts arī no, teiksim, sportistiem, kuri ir startējuši uz olimpiskajiem stadioniem. Par kvalitatīvi izpildītajiem vieglatlētikas stadiona rekonstrukcijas darbiem pateicības raksti tika pasniegti SIA Latvijas energoceltnieks darbu vadītājiem Igoram Ilarionovam un SIA SKA projekts valdes priekšsēdētājiem Vadimam Semonenko. Daugavpils novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Jānis Skrinda atzīst, ka izrenovētais stadions turpmāk ļaus rīkot augstas klases vieglatlētikas sacensības. Sporta skolā šobrīd nodarbojas ar vieglatlētiku 60 bērni. Sporta skolas grupas mums ir Sventē, Vabolē un tēt par godu šim stadionam 2 grupas šogad atvērām Špoģos, jo tādu dāvanu nevar atstāt tukšu, neizmantot, protams, ka ir bērniem jāsporto. Vēl viena grupa mums ir pilsētā. Perspektīvā ir doma veidot arī šeit novada sacensības ar citu novada sporta skolu dalību. Cita runa ir par Daugavpils novada skolu stadioniem, kas pašlaik atrodas kritiskā stāvoklī. Ir plānots braukt skatīties, kā tas ir izcināts Ludzā, kur piedaloties skolas dažādos projektos. Iepriekšējos gados ir atvēruši tieši pie skolām neliels stadions, bet ar šādu segumu 4 skolās, ja nemaldos. Un mēģināsim turpmāk pie mums to ieviest. Višķu stadionu jau ir iemēģinājuši daudzi Latgales vieglatlēti, tostarp Daugavpils olimpietis Dmitrijs Jurkevičs, atzīdami, ka stadionā ir viens no labākajiem skrejceļiem Latvijā. Cik es te esmu skrējis, nebija jau tik daudz reižu, bet pāris reizes esmu treniņus taisījis. Varu teikt, ka skrejceļiņš ir diezgan mīksts, audzējošs, salīdzinājumā ar citiem, kas ir, piemēram, Rīgā, kur pavisam nav iespējams trenēties, jo pēc dažiem treniņiem jau sāk sāpēt kājas. Nerunāju jau par Daugavpili, kur vispār nav skrejceļiņa pagaidām, diemžēl. Bet te, cik esmu skrējis, tad treniņiem, īpaši treniņiem ļoti piemērot celiņš. Te var daudz skriet un skriet naglenes un ātri skriet un nekādu sāpju neparādās.
Protams, ka uzbūvēt tādu stadionu mazajiem vieglatlētiem būtu jāpievēršas nedaudz varbūt vieglatlēti, nevis sēdēt mājās un spēlēt datoru. Atnākt te, paskriet, un te apstākļi tiešām labi un ļoti liels prieks, ka tādi ir tiešām mums Latgalē. Pats sportists atzīst, ka uzvaras sākumā nav nākušas viegli, savukārt nākotnes uzvaras nesušas motivāciju trenēties un uzvarēt. Jāsāk varbūt ar maziņām uzvarām, pat uzvaru var arī nebūt, jo pats es esmu sācis ne ar uzvarām. Man vienkārši patika skriet, un pamazām nāca klāt arī uzvaras, un tad jau tas man tālāk deva kādu motivāciju, un tikai no paša galvenais ir atkarīgs tas, ko tu vari sasniegt. Atklāšanas svētkos notika vieglatlētikas populārās stafetes. 4x100 metru stafetēs uzvarēja Sventas vidusskolas komandas. Latgales izlašu 4x100 metru stafetē atkal pirmā bija Daugavpils novada izlase. Zviedru stafetē zēniem uzvarēja Vārkavas novada pirmā komanda, meiteņu skrējienā atkal nepārspētas palika Sventas vidusskolas vieglatlētes. Novada doma ar šī projekta realizēšanu cer atkal pulcēt Višķu stadionā aktīvus sporta cienītājus un atbalstītājus ne tikai no Daugavpils novada, bet arī no visa Latgales reģiona.